Labdien! Mani sauc Jānis Šlēziņš, esmu ārsts nervķirurgs un šodien gribu sagraut vienu no mītiem. Plaši izplatīta tautā ir doma, ka diska trūce ir mugursāpju cēlonis. Pie manis kā pie ārsta bieži vien nāk pacienti un ienākot jau pa durvīm, viņi saka, dakteri, man sāp mugura un man ir diska trūce, kas liek domāt, ka diska trūce ir mugursāpju cēlonis. Patiesībā diska trūce gandrīz nekad nav mugursāpju cēlonis. Diska trūce visbiežāk ir gadījuma atradne, tā ir starpskriemeļa diska deformācija, kura visbiežāk īstenībā nav nemaz slimība. Diska trūce pati par sevi nav slimība. Diska trūce kļūst par slimību tad, ja viņi nospiež kādu no starpskriemeļu nerviem, bet tādā gadījumā nesāp visu muguru, bet sāpes izturo uz kāju. Citos gadījumos, ja diska trūce vai protrūzija nespiež uz nervu, tad visbiežāk tai nav nekādas klīniskas nozīmes.